You got to eat big to get big. And for some reason, people just will never understand that factor. People ask me all the time, hey, let me ask you a question. How do you get big? Well, everybody knows the answer. Eat more. Yep. Kad sāku trenēties 19 gados tā kārtīgi, es ļoti ņēmu vērā šī vīra ieteikumus un tiešām centos ēst arvien vairāk un vairāk. Un tas man bija vienīgais nosacījums, kas bija jāizpilda. Vairāk jāēd, vairāk jātrenējās. Un sākotnēji tas viss strādāja. Es ēdu ar varu, spiedu iekšā sevī ēdienu, un masa nāca klāt. Atceros, pirmajos 3 mēnešos no 80 kilogramiem es uzdzinu savu masu līdz 100. Cik no tā bija kvalitatīva muskuļu masa, domāju, ka necik daudz. Ūdens aizture, tauki. Protams, arī muskuļu masa, bet kopumā, jā, es paliku lielāks, cilvēki ievēroja un izteica man komplimentus, bet ilgtermiņā es pieradu pie šīs lielās ēšanas un reizēs arī, kad es neēdu to veselīgāko ēdienu, ēdu bulciņas, saldējumus un visu pārējo, es pieturējos pie šī eat big to get big principa, jo biju pieradinājis savu organismu pie šīs lielās ēšanas, un līdz ar to ilgus gadus, es teiktu, man bija problēmas ar lieko svaru, ko pats es tā neievēroju, bet atskatoties atpakaļ, es redzu, ka tomēr šī problēma ir pastāvējusi, un tiešām ieteikums tiem, kas vēlās ātri uzdzīt muskuļu masu, vai vēl joprojām ir šajā ticībā, kad tev ir jāēd ļoti daudz, lai būtu labā formā un izskatītos labi, tad padomā vēlreiz. Šobrīd man ir 83 šajā rītā, un es teiktu, ka man patīk labāk, kā es izskatos, kā es jūtos, kā es kustos un cik daudz es varu izdarīt. Es noteikti ieteiktu izvēlēties kvalitāti, nevis ātri uzdzīt muskuļu masu, pakāpeniski, dabīgā veidā audzē savu masu, un tu jutīsies daudz labāk, izskatīsies labāk, ilgtermiņā tas strādās, un tu būsi veselīgāks.